Nu, šodien mums ir turisma diena. Šodien brauksim ar kuģi. Tas maksā 30 eiro vienam cilvēkam un brauc tur caur tām zilajām lagūnām un alām, visu kaut ko cauri. Visu dienu brauc. Jā, visu dienu brauks. Es jau teicu, jā, līdz kādiem 5 vai cikiem viņš tur brauc. Tagad tikko uzkāpām virsū un tūlīt jau sāks braukt. Spilvens bija jāpaņem līdzi. Jā, bet tā. Mēs kuģim pašā priekšā pie kapteiņa. Aizmugurē kapteinis būs redzams, kad atnāk. Nu, trakais ceļojums jau ir sācies. Viss jau te kratās, tagad karuseļos kaut kur. Cilvēki jau sāk pat liekt kādā brīdī. Ūdeņš šļakstās virsū. Kapteinis pateica, tie, kas grib, lai viņas apšļakstāt, lai sēž priekšā. Jā, mēs sēžam priekšā, tikai nāk visu laiku ūdens virsū. Labai! Šitas ir to vērts. Jā. Visi ārā. Lido pa gaisu, detaļas no jahtas. Jā! Super! Tā nu mūs apšļakstījā trakais vilni. Ienācām te iekšpusītē aizmugurē. Bet trakie viļņi visu šūbojā. Tāds piedzīvojums. Tā nu diezgan traki. Daudzi jau skrien jau pa toaletēm jau ar zilām sejām. Tagad kratās trakie viļņi. Ir jau zilā lagūna, atbraucām. Viss zils. Visi jau no prānīša, no katamarāna iet ārā. Atbraucam. Šitas te laikam ir tas Blue Lagoon. Tagad visi te ies tusēties pa šitādu te, pa to salu. Un tad tur citiem, kam vēl ir nopirkts, brauks tur uz to godā pilsētām skatīties, bet mums līdz 4 tagad ir, man liekas, pirms 12. Mums līdz 4 jāizžāvē džempers, kaut kur jāatrod, kur te patusēties. Tā kā, jā, ejam, eksplorojam, parādīšu jums arī, kā ir uz šitās, uz Gozo salas. Jolantai džempers. Visi bikses slapjas, visi slapjas. Jā, ejam eksplorot. Tā kā tāds te ir, jā, diezgan skaists skats. Cilvēki ir tā, salīdzinoši daudz. Bet varbūt tieši tajā brīdī, kad atbrauc tas prāmīts katamarāniņš. Jā, un vēl ir tas, ka tad, kad brauc uz šeieni, tad pirms tam ir tur jāpiesakās, jānobūko laiks, tāpēc, ka tad ir ierobežots skaits, cik uz tās salas drīkst būt cilvēki. Tā kā iepriekšējā dienā, vai citreiz var laikam paspēt, varbūt vasarā nevar paspēt. Bet, ja ir pilns tas sabūkots, tad tu nevarēsi izkāpt ārā vienkārši. Vai tas jāņem vērā, jā. Bet uz to parasti pērkot biļeti, tur uzreiz uz biļetes rakstīts virsū, kurā vietā jāieiet un jārezervē savus laiks uz salā. Visi jau uzreiz pērk, visi kaut ko fotografējās tur. Tad sulas ananāsos. Jā, iet lejā, tur bildējās ar tiem ananāsiem pie tā ūdens. Tā jau interesanti, diezgan traki, jā. Labi, iesim te riņķī, mums daudz laiks. Skatīsimies, kas te ir vēl. Galvenais mums nesteigties, lai mēs te visu neapējam.
un pēc tam sēžam 10. Jā, lai nav tā, kad apiet riņķī un prāvīts pēc 2 stundām. Labi, ejam. Cilvēki te fočējās, viss kaut ko darās. Peldās. Es teicu, ja Jolanta aizmirs kaut kas tik, domāju, ka būs augsts, nebūs foršs un tagad nav priecīgā, bet domā, varbūt varēs kaut kur nopirkt. Nodīt. Te var nopirkt tikai hamburgerus un ananāsus. Varbūt maisā kaut kur. Varbūt no plēves var uztaisīt. Iesim skatīties. No kaktusa lapām. Varbūt otrā pusē ir kaut kur slapenā vieta, kur neviens nav, un tur var papliko. Slepenā podkostīm tirgotava. Ja kāds brauc te vasarā uz šejieni, tad iešļūcenēs nevajag braukt, jo ceļš ir šāds. Un platās biksēs arī ne. Jā, tādu piemērotāks. Vajag apaus priekš šāda staigāšana. Bet labi, tagad eksplorosim visu. Atradām te tādu spotiņu ar skatu. Iestiprinamies ar līdzpaņemtajām maizītēm. Un atceros trako braucienu, kur mūs apšlakstīja. Arī atceriet? Jā, jo viņš bija nesen. Man jau vienā brīdī likās, ka jau būs jūras slimība, ka būs jāiet uz tualeti, tur pūst, tur jau nāca ārā no tualetes ir tance un onkoļā zilām sejām tādām bālām. Lēnām tur, jo tur ir tā tualete ir apakšā tam katamarānam. Un tu noeji, un tad jau tu nevar skatīties uz kaut kādu horizontu, uz ko tu vienkārši tādā būdā un kraties, un tur vem. Tur došiem baigi labi nav. Jā. Tam jūras slimība ar tādu labāk nebrauciet. Šitādā laikā nevajag braukt, ja nepanēs tādu. Tā jau līdzīgi normāli, bet tur ārā bija. Jā. Jo, nezinu, vai tur video varēs redzēt, bet tie viļņi bija reāli augstāki nekā pats tas katamarāns. Viņš tāds bedrēs vienkārši iebrauc un tu brauc ārā un tu sēdi, mēģini skatīties kaut kur tālumā, lai nav slikti. Tu redzi horizontu, pēkšņi tu redzi tikai jūru, pēkšņi redzi tikai debesis un neko citu. Kaut ko jau tur taurē. Jā, viņi tagad aizvedīs tur cilvēks laikam uz to pilsētu viņi aizbrauc. Kas tur grib pa pilsētām staigāt? Mēs tikai pasēdēsim kaut kāds akmeņus pačelos, ko paskrubinās akmentiņus un pastīsies, kāda te daba ir, kāda augi un kaut ko. Pasauļosies. Jā, kaut ko vēl var kaut kur aizies. Tā redzēs. Katamarāni dodas prom, un mēs paliekam uz šīs neapdzīvotās salās. Ko mēs darīsim? Iesim tagad eksplorot tās turistu vietas, jo visi turisti aizbrauc prom. Tāds ir arī plāns. Cerams, ka tur nebūs neviens vairāk. Būs visinteresantākais piedzīvojums. Kādu Jolanta devoja dzērienu šitāds ananāsā iekšā. Pina colada ananāsā. Bezalkoholiskā pina colada. Jā, tāds jāiet tagad pie tās lagūnas, tāds baudīt tāds dzēriens. 8 eiro maksā. Tā kā Rīgā bārā. Te vispār ir normāls cenas visam. Jā. Te ir dažādas. Citur ir tā kā nesakarīgi dārgi un citur ir ļoti lēti. Redzi visādi, tur salāti un kas un... Jā, te vēl. 50 līdz, redzi. Nageti ir pa 6 eiro. Uz vietas pa 10 eiro var paēst uz vietas. Pilnīgi normāls cenas. Tā kā viss ir tā kā vajadzīgs. Nonācām te kaut kur tālāk. Te tāda tā ala. Kā iefilmēt alā iekšā. Dzīderais ūdens. Tā jau forša vietiņa. Es Jolantai teicu, vajadzēja tur uz to pludmali tikt kaut kā aizpeldēt. Tur neviens tieši nav. Jolanta esot atradus mums spotiņu ar skatu. Tu parādīšu kāds skatu. Jā, tāds skatiņš. Tā kā taizeme. No mūsu
no mūsu punkta, kur mums te būs tagad jāpasēž. Kukuģīts arī brauc apakaļ. Es tikai nezinu, kāpēc viņš brauc apakaļ, bet varbūt viņš gribēja tukšā, viņš brauc apakaļ. Pēc mums varbūt pakaļ. O, tagad tāds. Un šāds skaists skats jāatzīmē ar vienu vietējo alus buņģiņu, kur ir somā sakratījusies. Nav tik trauki. Galvenais neapliet visu un nesmirdēt visu ceļu pēc alus. Tur jau briciens bija galīgi jau līkstē, likās jau noripos to līdz lejā. Pliks jau izmeties, tur bez krakla kaut ko skaļi runā. Labs gan. Negribi? Silts? Es no leduskapu no rīta paņēmu. Nu, tas jau bija kad? Nu, pirms stundām daužām. Nē, paldies. Jā, tā, priekā jums arī. Es ceru, ka jūs arī aliņu tagad labā vietā dzer. Varbūt pie grila kāda. O, mēs jau arī gatavojamies brauks mājās parīt. Un tad jau arī vajadzēs atklāt sezonu. Kaut kā šogad mēs tā šoki grilējam. Braukt ar mocu un grilēt. Viss jāpaspēj vēl. Bet es skatījos, tur daudz gan grillē, gan brauc ar močiem. Tur, liek, bildīts ieliek Latvijā tagad. Tā kā sanācis pavasarīs vai kāds, bet tur fonā var redzēt, tāpat tās sniega čupas vēl ir. Tas, nenozīmē. Tur nav tā kā te. Es domāju, ka nav. Nu tā jau, gan nav jau. Mēs jau būsim tagad atradinājušies. Otrs atbrauc apakaļ. Otrs arī meklē mūs, un tas ir īstais, ne? Un tad beigās sanāks tā, ka 4 mēs iekāpsim iekšā, aizbrauksim uz turienu, tad savāksim tos, tad mēs iekāpsim pirmie. Tad mēs varēsim izvēlēties visglābākās. Jā, mēs varēsim apsēsties atkal priekšā. Nē, paldies, es tagad laikam aizmirstu. Šeit jau ir forši braukt priekšā sēžot. Tā jau, bet... Tur, kur atklātā iebrauc jūrā, tur nav forši. Kur tāpēc tam tu liksies atkal? Mums atkal jāskrien iekšā, zāvēt lupatas. Šoreiz kaut kā jāapsēžās, lai var vairāk papilmēt. Jo mēs iemukām iekšā un pašā vidū tu beigās bija, tur nevarēja neko traki safilmēt. Bet labi, tur arī nav tā, ko daudz safilmēt. Tur vairāk pabolītas ar acīm, tur tā tālumā var redzēt kaut kāda salas vai kas, bet tu jau tur tādu nenofilmēs neko. Vairāk tas tāds, to nevar tā parādīt caur kameras aci tik viegli. Te jau redzēs, kā mums tas sajies, kur mēs tiksim. Kā tur būs, paši neko nezinām. Pagaidām te pasēdēs kāds 3 stundiņas. Pasauļosies. Uzkrās D vitamīnu. Jā. Un B vitamīnu iekšķīgi. Jā, to Andrijs Kivičs teica, ka to vitamīnu vajagot. Viņš arī tā dara. Priekā. Uz veselību. Tā uzkāpa augšā salas augstākajā punktā. Bišķi augstāk savu tur ir. Tur pat koki kaut kādi redzami ir. Tur ir tas kaut kāds tur, laikam, aizsardzības tornis vai kāds, plintīs, viss kaut kāds. Vai tā, šoreiz nav tā, ka baigi gribās traki kaut kur iet, jo iet jau brīvdienas uz beigām un enerģijas vairs nav tik daudz. Gribās atpūsties, izbaudīt, jo tūlīt jau atkal viss jāķerās pie darbiem klāt, un tad jau atkal varēs staigāt, izskriet, lekt, visu kaut ko darīt. Tā kā brīvdienās vairāk, kā jau video sākumā teica, pačilot, mierīgi pasēdēt, paskatīties tālumā un izbaudīt saulīt un siltumu. Jā, tāds viss skats uz zilo lagūnu. Tā principā ir tā zilā lagūna visa, un tas ir tas, uz ko visi te cilvēki brauc. Vesels bars ar tām laivām, viņi te brauc kā pārā, noiet lejā, tajā zilā lagūnā. Kāds ieiet papeldēties, kāds neiet papeldēties, tad viņi te pavazājās bišķiņ apkārt un brauc atkal prom. Tā, tā jau forši redzēt var, bet vai tas ir, teiksim, uz 2 tāds 60 eiro vērts? Atkal atkarībā, cik tu daudz nopelni, vai ir jēga, ne, to var spriest paši. Jā, vai tāds fantastisks skats vispār ir kādas naudas vērts. Jā, mums vēl palika līdz izbraukšanai vēl 1:50 minūtes. Vienkārši tur sēžam, sauļojamies. Tūlīt jau atkal būs lietainā Latvija. Tā kā, jā. Kārtējā laiviņā ir atbraukusi, cilvēki lieks iekšā, dosies tālāk. Visi čilojās, mums jau sāk apnikt, vēl kādu stundiņu jāgaida, vēl kādu stundiņu jānolauž. Pārāk ilgi jau tā vienkārši sēdēt. Šodien arī negribās neko tur beigt tā tusēt, kā tur kaut kāds saliņas sadzerties, tad arī tāds nebūs enerģija vairāk, tāpēc
Nē, vienkārši pabaudīt savu. Mums ir ļoti vajadzīgi. Bez kādiem mērķiem mums vajag 7 minūšu. Nezinu, gulēšanai, lai var labi izgulēties. Tā kā jā, te turpina čilot. Es vēl atradu, te salas vidū ir tā kā kempings. Es sapratu, ka viņš bez maksas. Tā kā, tur vajag papētīt, ielikšu kaut kur linka aprakstā. Bet tur vienkārši pastīties Gozo karti, Google Mapos un redzēt, ka tur ir kempings. Kad ar telti var palikt. It kā es sapratu, ka bez maksas. Tā kā varbūt var atbraukt uz Maltu, paķer savu telti un brauc uz šejienu. Un tad jau vakarā te visi tie cilvēki aizbrauca laiviņām prom. Un šitā Zilās lagunas pludmale vispār ir pilnīgi tukši gan jau. Tā kā tāds arī variants ceļojumam. Pulkstens ir 3:30. Tūlīt viss pēdējais kuģītis brauc prom un visas kafejnīcas aiztaisīts iet. Viss te vairs nekas nenotiek. Viens bāriņš tikai palicis vaļā. Tā kā viss beidzās. Te ir tikai uztais uz to laiku, kamēr atbrauc cilvēki. Šās pārējās laiviņas, kas te brauc, kas ir lētākas, tas izskatās salīdzinoši ar šito mūsējo, tie tā kā bēgeļi kaut kādi. Tāpēc, laikam ir šitā bišķi dārgāk. In the snorkeling, Tagad braucam. you can see the left side of the boat. You can see the outer cave. Un viņš kaut ko te var apskatīties. Es daudz nevaru filmēt, jo te kopierēts, kamēr viņš runā, tikmēr es varu kaut ko parunāt. Tā, lai varētu arī pēc tam jums So we will slow down. You can take picture from the boat and enjoy the view. The top of the cliff, you can see the Santa Maria Tower. Tāda trakā ala. Brauc iekšā alā. Visi filmē, visi brīnās. Tāds viss. Vaigies kaut Jā. Uzreiz arī pārgāja augstums, pirms tam bija vējš un augsts, un tagad jau satrulcies, cik forši, un arī pārgāja augstums uzreiz. Man jau likās, ka viņš iebraukstējās uz You klīņu. can stay in the front. We will show you 2 more. Visi uzreiz počēja, tāpēc, ka šitā ir Popaja, tā Popaja, tā kaptēnīša. Ārā keivs, jā. Vaigā cauri. Jā. Tur ar tām mazajām laiviņām var izbraukt cauri vai iebraukt iekšā. Jā, ar šito lielo tā ir kā Snorkelēt foršāk. cilvēki, var iepaskaties kāds lielpučs. Jā. Jā, bet kas brauc tajās mazajās tās, ģipa lētās tās bēgļu laiviņas, tās var iebraukt vairāk iekšā, vēl vairāk izbolīties visādi. Visiem lieli brīnumi, trakās klintis un alas. Ārprātīgi. Lielākie brīdumi, kā kapteinis var būt piedāvāt. Jā. Šitāda te katamarā. Jā, kapteinis ir labs. Kapteinis ir baigais. Labs braucējs. Braucam ar prāvi trakie viļņi uznāca. Visi cilvēki jau atkal ir apšļakstīti. Pat otrajā stāvā. Jā, vad otrajā stāvā nāk pāri te šāds trakās bangas. Jā. Jā, no sākuma bija jautri, bet tagad daudziem vairs nav jau jautri. Šitā te galvenais neizkrist ārā. Jā. Kur palika mūzika? Mūzika izslēdz, lai ir jautrāk. Nu nē. Lai
Jolanta arī jau ar ūdeni. Izklaides brauciens paskatīties alas. Tā, viss esam atbraukuši. Viss trakais ceļojums beidzies. Nu, Jolanta iesaka citiem arī tādu ceļojumu. Noteikti iesaka. Jā, tikai jābūt atbilstošiem laikapstākļiem. Smētelim jābūt līdzi. Jā, nav viļņi, tad nav jāiet braukt, tā nav tik interesanti. Tagad jāiet meklēt kaut ko sasildīties, kaut ko. No augstumā šo nevajag. Augstu baltvīnu negrib, nē. Tā, nu, mēģināsim aizbraukt kaut kur ar autobusu šodien, uz Bodi, pēdējā diena. Tad autobusu pietur ir interesanti, ka pie mājas ir tā kā pielikts saraksts. Bet nav nekāds norobežojums, vienkārši stāvviet, vienkārši ielu mašīna stāv, un vienkārši tas autobuss kaut kur tur apstāsies. Un tā mēs tagad mēģināsim saprast, vai tas būs īstais, kur mūs aizvedīs vai nē, un tad jau redzēs. Saka, ka varot maksāt ar karti iekšā tajā autobusā. Cerams, ka tā arī būs tā, pa zaķi būs un tad izmetīs ārā. Kaut kāds Jolantai veikals, kas tur baigi patīk, kaut kāds Kabibī vai kas tur. Kijabī kaut kāds. Tas ir vienīgais veikals, kas te vispār, man liekas, no tādiem lielajiem ir. Bet jāpabrauc tālāk bišķiņ. Tā kā, redzēs, kā mums veiksies ar Maltas sabiedrisko transportu. Bet rītā no rīta jau mājās jābrauc. Kādos 4, gan jau jābrauc ārā no šejienes, un tad jau lidmašīna un... Redzēsim, kā mums veiksies naktī dabūt taksi. Arī, jā. Kā ir taksis parasti naktī? Kad tusē, tā vienmēr takši, ne? Braucam jau autobusā. Jā, vienkārši ar karti nopīkstim pie šoferu un var dabūt biļetes, nekādas problēmas. Tā kā viss kārtībā. Tukšs autobus tīrs un cik maksā viena biļete? Viena biļete 2 eiro maksā. Es domāju, vienīgi varbūt tāds maziņš gabaliņš, varbūt pat ar taksi būtu tikpat. Bet Jolanta teica, ka autobuss mums būs eksotika. Braucam un baudam skats pa logu. Tā, nu ieradāmies viss veiksmīgi. Ejam, tur redzam veikalu, Jolanta saka, šitai jāiet. Es saku, ne, tur ir kapi. Viņi saka, ejam, paskatāmies, kas tur ir. Nē, jau saka, te kapi. Tur ir rakstīts Kijabī un ir kapi. Jā. Tas tā kā mums te būtu alfa. Varbūt Kijapi. Labi. Jā, kādi trakie kapi viņiem. Kam patīk kapu turisms, tie var iet paskatīties kapus. Mēs ies uz Lupatu Bodi, Taļiņas, skatīties. Nu nē, kāpēc Taļiņas? Viss sauc par Taļiņas. Vai mums nav tā bagāža nododamā, tāpēc varēs pirkt tikai tik, cik var savilkt mugurā. Vienu Taļiņu. Jā, vai arī kaut ko jāizmet ārā. Veco džemperi izmet ārā, nopērk jaunu. Mēs jau parasti tā darām. Jā, kaut kā tā. Labi, ejam meklējam Bodi. Viss te ir ļoti tīrs, sakopts un ļoti fantastisks. Ļoti baudāms turistam no Ziemeļvalsts. Es jau smējos visu forši. Tā jau vienalga beigās. Ieraudzīju degvielas uzpildes staciju. Kam interesē, kurš šeit datums bija? 11. marts. Dīzels maksā eiro 21. Benzīns laikam eiro 31. Un kaut kāds super gāzes 67 centīmi. Tā, nu, pēdējais vakars, pēdējais gājiens uz veikalu šajā ceļojumā. Nopirkt vēl kaut kādas dažas sīkumiņus mājiniekiem, kas vēl nav kuriem nav paspēts vēl kaut ko nopirkt. Un, jā, vēl vienu vīniņu. Tikai nevienam nesakiet. Un kaut ko uzkost, kaut kāds maizītis, tāpēc, kad mums lidmašīna ir 6, tā kā, gan visi 6 izlido. Un tad no rīta jau es izsaucu Boltā taksi, tā kā to pasūtīju uz konkrētu laiku, lai viņš šeit ir 4. Un tad mēs lidostā būsim kaut kādos 4:30. Tad vajadzētu tur viss paspēt varēt iekļauties. Nu, lai no rīta nav tā, ka tu uzliec Boltiņā taksi un pēkšņi neviens nav vai kaut kas tāds. Tad tur it kā tā ir drošāks variants skaitās, kad tā kā rezervēt. Jā, to izdarījām, jā. Nu jā, un tad paņemsim kaut kādas maizītes, sasmērēsim pirms lidmašīnas varbūt. Tur būs jāgaida un vēl gribēsies kaut ko uzčāpstināt un ko. Bet lidmašīnā neko nepirksim, tāpēc, ka tā padās tur tas lidojums 3 stundas. Sakačai no YouTube kaut kādas video telefonā uz 3 stundām kaut ko paskatīties. Un jāpako somas atpakaļ. Un tad jau atgriezīsimies ziemīgajos laikapstākļos Latvijā. Nu, kaut gan baigi ziemīgie nav, jums jau tur laikam tagad, cik es redzēju, tur bija
diezgan tādas, jau 11 grādi, kaut rekords pat bija 16 kaut kur Kurzemē. Bet ieradīsimies soli tikai kaut kādus 9. Tā kā, jā, viss jāatvadās no šīm labajiem laikapstākļiem, patīkamajiem un jādodas atpakaļ realitātē. Man ļoti patīk šis biznesa koncepts. Mr. Man with a van. Ja braukā kaut ko salabot. Tas ir laikam tā kā vīrs uz stundu vai kaut kas tāds. Tā kā var gan Latvijā, gan Maltā, ja tu esi prasmīgs cilvēks, tad tādu vizīti var taisīt. Ar šo šis ceļojums būs beidzies. Nofilmēšu šo pēdējo timelapse, ko jums ielikt, kā noriet saule. Īstenībā bišķi nokavēju, steidzos no veikala, ieraudzīju, tik labs skats. Bet varbūt jau arī nepaspējuši. Bet tad jūs redzēsiet, ja būs sanācis, tad būs viss kārtībā. Pēdējie skati vēl uz šo pilsētiņu no šī balkona. Vēl dienas gaismā, jo rīt mēs pabodīsimies, būs jau tumšs, un tad jau taksis mūs gaidīs kaut kur tur lejā, un ar to viss šī ballīte būs beigusies. Tā kā, jā, prieks, ka bija jums arī varbūt kādam interesanti. Prieks, ka skatījies. Prieks būs, ja iekomentēs savu pieredzi. Un tiekamies mājās. Nu, lūk, te kaut kā pēdējais vakariņš ir aizgājis. Jā, pasūtījām pēdējā vakarā jau. Tagad jau pulkstens ir 7 un negribējās vairs iet ne uz kādiem. Ne uz kurieni. Ne uz kādiem veikaliņiem, vai kur jau mums jau 3 ar kaut ko ir atskās, 3:30 vai kur. Tāpēc es sākumā video teicu, ka Maltā ir 9, tā kā, līdz 9 tikai drīkst tirgot alkoholu, tagad līdzīgi kā Latvijā. Bet cik mēs te dzīvojam, nekāda tāda ierobežojuma nav. Pirmajā vakarā mēs arvocām pasūtījām naktī, toreiz bija tas čalis, kas man zvanīja apakaļ, kaut kādā nesaprotamajā valodā teica, un es viņam prasēju problēmas ar to vīnu, viņš saka, nē, vīna nav problēmas. Un mēs pēc tam aizgājām citā kaut kādā pašā viducī kaut kur atvaļinājām vidū. Uz parastais veikals. Es domāju, varēs pirkt alkoholu vai ne? Es paņemu, viņš noskanēja, vienkārši samaksā un izēja ārā, tā kā nekāda noteikuma. Tu domā, tas tā kā naktī, kad tas bija, ka mēs gājām pēc tās ballītes, jā? Jā, kad neko te naktī var. Tā kā paņēmām vīnu nedaudz, iedzersim pēdējo, vienu pudeli vairāk jau ne, tas jau nav tā kā piedzerās, tā kā Preimans vai kaut kas tāds. Šeit, paskaties, cik skaists. Tā kā, tas jā, tā kā. Mēs to pasūtījām. Jolantai no rīta, airāns. Man garšo airāns, ļoti kam negaršo. Tas ir tik daudz tie kartupeļi bija? Gan es nezinu. Es jau nekad neesmu sūtījis. Pasūtējām McDonaldā vai kur, tā kā, vai jebkurā Latvijā, kā man liekas, parasti pasūta kartupeļus free, un tad tev iedod to paciņu, bet te ir vesela kaste. Pa 2,50 vai cik bija? Jātirgo cilvēkiem. Jā, pa 2,50. Kebabs. Šī tāds kebabs, kā parasti mēra kebabs. Normāls, resnais kā roka. Tūlīt nobaudīsim. Cik bija cena? Kebabs bija 10 eiro un free bija 2,50. Šis lēms? Es paņēmu lēmbi, jā. Es noriskēju, jo es Latvijā vienmēr esmu vīlusies ar tā kā jēra kebabu. Jērs tā kā nav mūsu stāsts, bet šeit es izdomāju, ka jāpamēģina. Kur tad vēl gurmāns un to viņai gribās pamēģināt visu kaut ko tādu. Jā. Tā kā jā, mēs jau te sākām vākt mantiņas, viss jau pēdējais brīlītis. Nevis sākām vākt, mēs jau esam tādi cilvēki, ka mēs jau sēdējām pa dienu, jau visu te izmazgājām, viss ir noglizināts, viss ir izpulēts, izpucēts, atstājām vēl arī olīveļu un sāli, jo mēs bijām tā kā pirmie šeit, kas vispār bija ievākušies un vispār šeit nebija ne garšviela nekā, tad vismaz būs kaut kāda bāzīte. Mums būs pirmā atsauksme, tāpēc arī īstenībā saimnieks ir tik ļoti pretīm nākošs. Jā, tāpēc, ka viņam pirmā atsauksme ir vissvarīgākā, ja mēs ieliekam, ka te ir viss sūdīgi, tad pēc tam viņam ir ļoti liels problēmas izīrēt tālāk. Tāpēc. Jā, jo viņi arī, saku, mums veda gan tos paklājiņus atstāja sarulētus, gan gribēja atvest jau tās pie gultas tās kumodītes, bet mēs tādā dienā nebijām un tā, viņi tur baigi cenšās. Bet nekādas problēmas nebija. Vienīgais, kas nebija, bija
pavārnīca, tā kā lai zupu, kad Bet uzvār. mēs bijām kreatīvi un ielējām ar krūzīti. Bet vācieši nevār zupas. Nu, Un fēnam karstais gaiss neiet, tas vecs fēns, kas ir redzēt, vai nokritis zemē, un viņam tas jā, salūzis tas. sildelements ir salūzis. Tas neiet. Kas vēl? Vairāk nekas principā. Viss ir- Slota nav, lai var izslaucīt grīdi, ir tikai mazā tā birstīt uz šaupelītes. Bet tas viss ir īstenībā nieks un cīkums uz Jā. to labo atpūtu, Tas ko ir mēs tā. baudījām šeit. Jā, tā kā. Pareizā? Jā. Nu, tu iesaki braukt arī cilvēkiem, kam ir bērni, daudz bez bērniem kaut kad atpūtā. Nu, jā, to vienmēr vajag izbaudīt. Gan ar bērniem vajag vienmēr braukt. Bet bez bērniem arī vienmēr vajag Nu, izbraukt. tas arī ir savādāk. Jā, tas Jo ir parasti tā. īstenībā ir ļoti grūti. Tas tā kā Ancis visu laiku smējās, ka es ieeju kaut kādā apģērba veikalā, kad es ar domu ieeju kaut ko nopirkt sev un beigās izēju čupu ar kaudzi vienkārši bērniem kaut ko sapirkusies un sev neko nenopērku. Un tieši tas pats ar atvaļinājumu ir. Vienmēr liekas, tu kaut kā plāno. Un nu, brauksim divatā, bet beigās, oi, bet bērniņi var gribēs, viņiem šitas arī patiktu, tas būtu tik jauki. Kaut ko Un- pasēt, kaut jā, ko un- varētu pasūtīt, bet nu, arī par naudu kādreiz. Tur Nu, arī varētu, teiksim, naudas uz ziņā, restorānu, protams. Bet, nu jā, ja restorānā, teiksim, būtu tur 52, tad bērniem būtu sotaks. Uzreiz, nu, viss reizinās ar 2. Nu Un jā, arī, tur vēl ja visādas ir spontānās varbūt iegribas un kas. Vai, tu, teiksim, divatā tur kaut kā, nu, kas ir tā kā atgriezties jaunības laikos, tur atpalaisties. Paballēties, tā kā Jā, mēs tagad tur- aizgājām uz to poļu Jā. diskotēku neplānoti. Jā, vai Vienkārši kaut aiziet un vai viss. Kaut ko tādu, tu no bērns sēž blakām, tu te būs piedzēries, tā arī tā kā, nē, tas tā kā, nu... Nē, nu tas ir, atkal, nu jā, pieaugušo lietas, tāda ir pieaugušo tāda lietas, tas ir plānošana. citādāk, jā. Plānošana tā ir ikdiena. Vai tas ir atkal veciem savādāk. cilvēkiem vai jauniešiem, bet, nu, var arī pa vidu. Mēs neesam galīgi veci un neesam galīgi jaunieši, bet... Tu tā domā. Nu labi, ok. Opcenēm atstāja, tā jau var kaut kā ievalvēties. Tā kā jāizmetīs ārā šito te maisiņu pēdējo. Tas vairs nav vajadzīgs viss. Bet, nu jā, reizēm tā ir, kad jāsaņemās, laikam, braukt arī bez bērniem, lai kaut kādu jaunu kvalitāti Jā, jā. attiecībām dabūtu. Tā kā tā. Salies dzērienus, nogaršos kebabus. Jā. Te daudzi garšīgi, daudzi negaršīgi, jālas atsauksmes, var daudz uzrauties uz overprice tiem visādiem. Jā, jo te ir daudz Jā, tie Var visādi. uzrauties uz galīgi lēto un arī mums prektīgs, tā kā, nu, vajag atsauksmi lasīt, gan Google, gan TripAdvisor. Un te jau redzēs, tu Ancīts nogaršot, tad varēs Bet to es izstāstīt. varbūt jums nerādīšu, bet Bet varbūt arī nerādīs. man atliks jau filmēt. Tieši tā. Jā, viss labi, turās. Tā, es sākšu ar to, ka Ancim ir ļoti skaista sarkana seja, bet tas nav tāpēc, ka viņš būtu tā kā tāds Tu man teici, ka man jau ir brūna jau. ļoti labi pavadījis laiku. Bet, nu, tāpēc, ka mēs tiešām ļoti labi pavadījām laiku. Vakardien bija ļoti labi. Jā. Pilnīgi var redzēt tā vēja appūstā sejiņa. Pa maltu runājot, viss tā saliek tik maz un tās pilsētnīcas ir tik mazas un pārpildītas ar kafejnīcām dažādām ēšanas vietām. Ja tu pasūti, tad tev atved tiešām uzreiz, tiešām ir reāls 5 minūtes. Un šādi atved kartupeļus frī, un viņi visi vēl traustīgi. Jā, tas mums bija šoks pēc ādažiem, kur tu sēdi un stundu gaidi 2. Mums ir bijis 3 stundas jāgaida, kad atved. atved. Viņš jau tur uz Baltais, tur uz Bukultiem, vēl Jā. kaut kur, kad izbrauc milzīgi. Bet te ir iedomājies, cik daudz cilvēku. Un te arī turisti ir nenormāli daudz. Un tāpat viņi ļoti jau. šeit ir. Bet cik ātri viņi to izdara. Simtiem te. Un tas gan. Indieši ir simtiem. Nu jā, mēs vispār tā kā nebijām pieraduši pie Jā, tāda tā kā- servisa. Te sēdi un skaties, citādi tev jau zvanīs no lejas. Lūdziet, lai latviešiem būtu tik simtiem indieši, kas tik ātri atrast jums sēdienu, un jūs varētu kā kareiz sēdēt maisnēs. Tagad mēģināšu to. Čē? Tas sākumā nebūs gaļa. Tur ir kustīts augšā. Mēs varbūt tur būs. Nezinu. Jā, sniedot garšo. Nu, ir baigi labais. Labs garšu baudījums. Grieķies pēc sadzikī. Tāpēc, kā ķiploku Jā, mērķis, tur bija tas, ka jā. varēja izvēlēties miljonus Jā, mērķus. tur nav tā, ka tu pasūti vienkārši kebabu, tur vidēji, nu, miks un... Vai vidēji as. Jā. Tu pasūti kebabu, izvēlies gaļu, un tad tev parāda 10 mērķus. Un, pēc tam, tu izvēlies, piedevas vēl Tu nosvīdi veselu izvēlies. čupu. Un tad vēl zaļums vēl 10 parāda. Nu, kaut ko tur sapakstīt. Nu, kā tu vērtē? Ir svaigs un sulīgs ļoti. Man bija Man šķirās no ādažu kebabu. daudz sulīgāks. Man bija miksa gaļa, man bija tā baltā garlika mērce, jā, ar Jā. sīpoliem.
Un kas bija zaļumos? Zaļu bija coleslaw salāti, tā kā kāpostu salāts ar, un tad vēl arī, un vēl arī bija tā kā zaļumi. Un tāda klasika. Ir tāds ļoti tāds svaiga tā garša un... Bija opcija arī nelikt īstenībā mērci. Garšot vienkārši savus. Nē, būtu tev salāti un gaļa. Arī nebūtu jau noteikti slikti. Man garšo tā. Pēc kā viņš garšo? Pēc kaut kā garšo, kā atcerēties, pēc kā? Tur jau varēja visādas eksotikas likt. Tur harisas mērci un humusu un tur vēl visādas tur falafelu mērces un iekšā tur vēl visu kaut ko. Tur bija ļoti traka eksotika, bet mēs jau, protams, kā latvieši, tādas eksotikas, tas nav par mums. Viņš ir liekas tāds. Liegi jau to garšu ēdienu. Jā, liekas, viņš ir mīksts, viņš ir bārojošs, viņš ir ar izteiksmīgu garšu. Viss kā vajag. Nav ne pa sāļu, ne pa saldu, ne pa skābu. To lembu nogaršā. Es nogaršošu, jā. Jā, par to jēru, jā, tas nav tā kā mūsu tāds ģimenes favorīta gaļa nekad mūžā, ko mēs izvēlamies, jo visādi ir mēģināts gatavot, pat arī ļoti labu kvalitatīvu, kas Latvijā nopērka, mums arī tur pazīstami cilvēki audzē, bet tas nav mūsu variants, laikam, tā kā. Es visu neēdīšu, varbūt tu metīs savu ārā, būs jādod tu reiz. Varbūt. Es mēģināšu vēlreiz, jo es domāju, kur te vēl, ja ne šeit, ja man negaršo tas Latvijas jārs, tad varbūt šeit man viņš garšos, jo, pa jāru man ir tādas kaut kādas, nezinu, sajūtas, ka tas it kā man tā kā gribētos pagaršot, bet laikam tāds labs nav sanācis, jo parasti jau jārs skaitās tāds ekskluzīvs variants, kad... Kā Jurčiks ņēma, ka viņam bija cieta šašluka jārā. Tā bija. Jāru ļoti viegli ir sabojāt. Man liekas, ir viena no tādām gaļām, tāpat kā lielops, arī tāpat jārs, kad tu vari sabojāt vienā setā. Un to viņš nav ēdams. Vai viņš ir pārāk traknis, vai vēl tur visādas bēdas. Īstenībā man viņš jāēd tagad, tāpēc, ka jāra viena no bēdām ir, ja viņš nav silts, viņš paliek tāds pārāk taukains un pretīgs. Tā kā ēdīšu tagad. Pagaršošu to Jolantas jāru. Viņa teica, ka baigi labais esmu. Ka negaršojot tik pretīgi, kā Latvijā garšo jārs. No kur puses jākož? Sausās vai sapjās? Tu skaties, kur ir gaļa, tur ir koda. Tu jau gribi vairāk salāts, tad koda no tās. Ja man jāsatīgi negaršo. Es domāju, šitais tev garšos. Viņš vispār nav ne trakns, ne ar kaut kādu piegaršu, ne ar ko. Viņš ir tāds... Nevar just. Vispār nevar. Nevar vai ne? Sāļš diezgan. Viņš ir tāds pats kā tavējais. Tur nav nekas tāds. Viņam ir tā foršā, tā labā tāda garšiņa, kādai jābūt. Es nejūtu beigos sapību. Nav slikts, ne? Viņš kaut kā uztaisīts ir tā, ka nav tā pretīgā jāra garša. Es domāju, jārs ir vienkārši cits. Viņš ir citos apstākļos audzis, ēdis piparmētru, rozmarīnu, vēl kaut kādas citas lietas. Jums, ja ko jārs mums ēd, nezinu, kaut kādu tur vienkārši zāli un kas, bet te viņš ēd piparmētru, rozmarīnu un kaut kādu tur timjānu, ir jau cita starpība. Mūk no vilkiem. Jā, tā kā nezinu, no Sicīlijas kaut kāds varbūt pievests jārs. Pa to musulmaņu līniju. Arī jau varbūt, jā. Latvijā aizliegt. Varbūt tāpēc vajag, kurš ir mocījies nāvēru un... Bet varbūt vajag garšīgi. Nevar apgalvot, to nezinu viens. Bet tev garšo, tev nav pretenzija pret šādu jāru. Jā, bet viņš... Es nesajūtu izteiktu kaut kādu... Bet tāpēc arī tu nesajūti, tāpēc, ka viņš vienkārši ir jārs un tad tur nav jāsajūt kaut kāda traka garša. Bet tad paliek parasts. Tas tāpat kā ar kazas sieriem, ka tev, citiem ir no bērnības kaut kādas asociācijas, ka tur kaza kaut kāda tur pretīga piegarša un kas tām kazām jau arī dažādas šķirnes un dažādi. Jāru, ka es varu nopirkt arī visu. Citam garšo vienkārši tāds, viņam garšo tā jāra garša. Es šajā gadījumā nesajūtu īpaši. Cenas ziņā jau nebija arī starpība. Tā kā citam garšo tāds, viņam citam garšo kaut kāds vista, citam garšo lielopu, citam patīk jārs no bērnības. Tā kā brauc nobaudīt, te ir dažādi varianti. Visu var izbaudīt, pārbaudīt. Tāds bagātīgs pildījums. Jā, viss darbojas. Tam arī var nobildēt. Tā labu apetīti. Tā ir daudz variantu. Brauc pasūtēji Boltā, izvēlies. Galvenais nenokavē piegādi. Tas ir svarīgākais. Skaties, šķiro pēc reitingiem, neņem studijā atsauksmēm.
Un tā jābūt labi. Priekā. Atkal beidzās benzīns. Tā ir, ka brauca pēdējām pilītēm. Ja tev patīk sērija, skenē QR kodu, piemet degvielai un tiekamies nākamajā epizodē.